Šī iespēja ir pateicoties mūsu absolventiem, kuri jau vairākus gadus pēc kārtas, kā dāvinājumu fakultātei savos izlaidumos, dāvina šo ievēlamo profesoru attēlus un arī plāksnītes, ar kurām mēs šīs laboratorijas attiecīgi pēc tam apzīmējam. Tāpēc šoreiz vārds studentu pārstāvjiem, lai šogad atklātu profesoriem Čakstēm veltītu autoru. Jā, paldies. Gribētu pateikt, ka tas tiešām ir liels gods, ja, kad sākotnēji vēl vasarā pagājušā gadā man bija tas gods pasniegt dekānē šo dāvanu Konstantīnu Čakstu periodu, un tagad ir tas gods arī viņu tā kā atklāt 21. auditorijā. Protams, noteikti jautājums, kāpēc tieši Konstantīns Čakste. Domājām mēs ļoti tādi struktūriski, ja, kad sākotnēji bija arī Paulīnca auditorija, ir kāda auditorija, kas ir kā valstiesības un krimināltiesības, bet nav visplašākā tiesība nozara, teiksim tā, viņš ir cilvēktiesības, ja. Un tad tas doma tiešai par Konstantīnu Čakstu, kurš ir bijis Latvijas universitātes docents, un noteikti arī daudz studenti ir lasījuši arī viņas darbus, kad tika publicēts tādos izdevumos kā jurists un Tieslietu ministrijas vēstnieks, tā kā es ceru, ka šīs personības aura, gars, kas iemājos tagad 21. auditorijā, palīdzēs gan pirmā kursa studentiem, gan arī citu kursu studentiem tā kā intensīvāk un ražīgāk apgūt visas tiesības zinātnes mācības. Ļoti zīmīgi arī tas, ka tieši šajā auditorijā, 21. auditorijā aizsākās manas studijas, ka bija kas par Balvoža ievads cilvēktiesībās, kas tieši saistās ar Konstantīnu Čakstas tieši specialitāti. Tad es lūkšu varbūt arī Daini turpināt arī par otru personību. Jā, tā jau Jānis teica, arī man bija milzīgs gods tiešām būt vienam no tiem, kam no tā gada absolventiem, kuri universitātē dāvināja šī gadījumā Jāņa Čakstas portretu. Šī iepriekšējā gada vasarā, tas ir profesionālo maģistru programmas izlaidumā. Un droši vien arī turpināšu Jāņa iesākt to, kāpēc Jāņa, kāpēc Jānis Čakste mūsu gadījumā Jānis Čakste droši vien arī ļoti daudz iemeslu dēļ, un es nemēģināšu uzskaitīt visus no tiem iemesliem. Pirmām kārtām varbūt saistībā ar Latvijas universitāti, ka Jānis Čakste bija, manuprāt, pat pirmais starptautisko publisko tiesību pasniedzējs profesors Latvijas universitātē, pirmais Latvijas prezidents, satversmes autors, un es varētu turpināt šo uzskaitījumu, bet redzot, ka auditorijā ir cilvēki, kas varētu man pieķert pie kļūdām dažām, kas labāk varbūt šo uzskaitījumu nemēģināšu, jo tomēr zināms laiks ir pagājis kopš konstitucionālo tiesību kursa beigām universitātē. Bet mana kursa prāt, un es domāju arī citu cilvēku, citu man pievienosies, kāpēc Jānis Čakste? Arī tāpēc, lai studentiem šī auditorijā ienākot un klausoties attiecīgo lekciju semināru vai rakstot eksāmenu, būtu tā vēlme turpināt iesākt to un turpināt Jāņa Čakstes pirmā cilvēka tradīciju, turpināt mēģināt būt pirmajiem prezidentiem, lai es jau nē, bet, principā, tas ir viss, man liekas, es kaut kur neturu jau.